Sveiki, prieks iepazīties. Es esmu dimantu meistars Kim Soo-young. Es esmu dimantu meistars Jeong Eun-suk. Es esmu dimantu meistars Song Seunga. Jā, es atceros. Manas meitas izvēle studēt mūziku ir bijusi iemesls, kāpēc es sāku strādāt ar atomu. Man ir meita. Viņa šobrīd mācās violas specialitātē mākslas skolā, bet tajā laikā, kad es atbalstīju savu meitu, man nebija ne laika, ne ekonomiskās brīvības. Un es atceros, ka runājot par saviem vecākiem, es biju emocionāla. Šobrīd es varu sniegt tikai ļoti maz, apmēram 500,000 wonu mēnesī kā kabatas naudu, bet kad es pirmo reizi rakstīju savu dzīves scenāriju, vai es tiešām varēju to izdarīt? Vai es varu to izdarīt? Manī bija sajūta, ka šis jautājums rezonē. Man ir dēls. Es neko nesaku par biznesa saturu, bet vienkārši aicinu uz Ilsam Kinteks. Es baidījos, ka varētu atteikties no šī lieliskā biznesa. Tāpēc aicināju, lai neatteiktos. Bet bērns, redzot atomī biznesa globālo vīziju, teica, šo darīšu nevis mamma, bet es. Tādējādi tas kļuva par lielu iespēju redzēt patiesi plašu vīziju. Izskatās, ka esmu sasniedzis lielāko daļu no saviem mērķiem. Tāpēc, kad nesen rīkoju koncertu, es no rīta līdz vakaram nepārtraukti sekoju līdzi un pildīju menedžera lomu, un es domāju, ka tieši atomi man palīdzēja piepildīt šo sapņu sarakstu. Pirms kāda laika manam tētim bija muguras operācija, un slimnīcas rēķini bija ļoti lieli. Tomēr šķiet, ka ir radusies tāda sirds plašuma un labklājības sajūta, kas ļauj sekt slimnīcas izdevumus. Man šķiet, ka ir visdrošāk, ka mans dēls, kurš izskatās kā sapnis un skatās tajā pašā virzienā, ir mans partneris un atbalstītājs. Es pat nezināju, ka tas var būt tik droši. Mūsu meita sapņo kļūt par patiesi izcilu violnieci. Tas var sniegt koncertus. Un mans vīrs arī vēlas strādāt kā izcils tūks, kad mēs kopā veiksim globālu biznesu. Mēs sapņojam par to, ka visa ģimene kļūs par atomiju vēstniekiem. Ja jūs atļausiet, es daudz darīšu dalīšanās darbos. Es vēlos uzņemties misijas organizācijas uzdevumus. Mūsu sapnis ir kļūt par motivācijas ekspertu, kas var sniegt sapņus un cerību cilvēkiem visā pasaulē, kuri ir zaudējuši savus sapņus un cerības. Galu galā panākumi ir dabiski. Esmu pārliecināts, ka, ja nepadodies, tu noteikti gūsi panākumus. Ceru, ka atomī ģimenes locekļi arī rakstīs savus dzīves scenārijus un attīstīs savus sapņus. Es esmu Shin Min-jun, vīrietis, kurš aktīvi strādā pie atomiju biznesa. Priecājos jūs satikt. Pirms iepazīšanās ar atomiju es strādāju kā ķīniešu turisma gids Dienvidkorejā. Kādreiz es biju veiksmīgs un centos, pat zīmējot savu sievu, lai smagi strādāt. Būdams gids, mana vājā vieta vienmēr bija iepirkšanās. Tā kā esmu diezgan labsirdīgs un izskatīgs, iepirkšanās man neizdevās. Tāpēc es nolēmu atbrīvot savu prātu un strādāt uz vietas smagi. Kad es dodos uz būvniecības vietu, es nesāju 40 kg smagu kravu, domājot, ka mans bērns būs kārtībā, bet, protams, esmu cilvēks un tas ir pārāk liels sloks. Daudzi atbalstītāji ir pārdzīvojuši līdzīgas grūtības un sasnieguši panākumus, tāpēc, lai arī mana mugura sāpēja un ķermenis bija noguris, man vienmēr bija smaids uz sejas. Jau biju vadījis, tāpēc man bija pārliecība.
Es došos un pārliecināšu. Es došos un izskaidrošu biznesu. Skrienot apkārt, man sāpēja mugura, un šajā brīdī, kamēr atpūtos, es daudz skatījos YouTube un vēlreiz pārbaudīju savu virzienu. Ak, tas nav Atomi individuāla spēja, bet gan šīs sistēmas izmantošana. Tāpēc, pēc tam es sāku pārbaudīt virzienu un aicināt draugus un paziņas uz Onedai pasākumu Jongno, kas notika 6. Manas veselības problēmas ir muguras disku, un es sāku izaicinājumu, lai to labotu, sākot no šī septembra līdz beigām, lai kļūtu par autopārdevēju. Es centīšos precīzi runāt un izaicināt sevi daudzu cilvēku priekšā, lai gada beigās noteikti kļūtu par veiksmīgu autopārdevēju. Tagad esmu kļuvis par daudz lielāku autopārdošanas uzņēmumu un esmu valsts direktors. Kā jūs zināt, ir izveidota dalības sistēma. Patiesi, es vairs neesmu viens, bet darbojos ar komandas spēku, protams, tagad atbildība ir vēl lielāka. Vēlos ieņemt gidu lomu, lai vairāk cilvēku, tāpat kā es, saprastu Atomu un ar pārliecību virzītos uz priekšu. Agrāk biju ķīniešu gids, bet tagad vēlos būt Atomi gids. Šī gada vissvarīgākais un steidzamākais mērķis ir iekļūšana līderu klubā, un ķīniešu valodas Zoom sanāksmēs piedalās no 50 līdz pat 80 cilvēkiem. Šī gada mērķis ir, lai līdz gada beigām katru nedēļu ienāktu 200 cilvēku. Tas ir mans sapnis. Un tā kā mēs esam vīrieši, mums ir savi sapņi. Mans auto, Rolls Royce, SUV, balts, tāpēc, kad es dodos uz Seulu, Gangnam, es redzu tos veikalā. Tāpēc es meklēšu menedžeri un plānoju 2024. gadā iegādāties šo auto. Veikala priekšā es pamanīju, ka tur ir Rolls Royce, bet tas nav balts, bet melns. Tāpēc es meklēšu menedžeri, lai veiktu testu braucienu, atstātu kontaktinformāciju un lūgtu, lai viņš uz brīdi pagaidītu 2024. gadā. Es to nopirkšu. Es noteikti to iegādāšos. Man ir jāiegādājas. Un nākamā gada septembrī es plānoju iegādāties 2-stāvu lauku māju Hyundai Busan. Tad es tiešām kļūšu par Atomi. Shin Minjon ir to izdarījis. Tāpēc, kad es rīkoju sagatavošanās sanāksmi, es par to runāju ar visu pasauli un savu sievu. Lūdzu, nedaudz ticiet man. Es noteikti nonākšu pie Atomi, un Rolls Royce būs mans. Es kļūšu par vīrieti, kurš mēnesī pelna 100 miljonus. Atomi patiesībā nav nepieciešamā kapitāla vai spēja. Ir tikai viena lieta – vēlme. Es ceru, ka jums būs iespēja vēlreiz iepazīt Atomu, turpinot turēt šo rīku, kas ļauj ikvienam gūt panākumus. Ja vien jūs ar dedzību un dzīvotspēju dalīsieties savos sapņos un smagi strādāsiet, lai informētu apkārtējos. Kā šodien jūtaties? Es bieži veicu intervijas, bet tomēr jūtos nedaudz nervozi. Man ir bijusi tik sarežģīta dzīve, ka varētu uzrakstīt 3 grāmatas. Esmu darījis visu iespējamo. Esmu strādājis apģērbu veikalā, specializētā nāves produktos, pārdevu grāmatas, uzstādīju programmatūru ziedu veikalā, un pēdējais, ko darīju, bija apdrošināšana. Gandrīz 15 gadus esmu strādājis bez atpūtas, ļoti smagi, bet parāds turpināja krāties, tāpēc, lai to sektu, ņēmu aizdevumus un apgrozīju kredītkartes. Patiesībā esmu dzīvojis šausminošu dzīvi, par kuru pat negribēju domāt. Bet tad man veselības pārbaudē diagnosticēja vairogdziedzera vēzi. Tāpēc es veicu operāciju un ārstēšanu un apmēram 6 mēnešus atpūtājos. Kad es atkal devos strādāt, man bija ļoti grūti fiziski, tāpēc mūsu apdrošināšanas uzņēmuma komandas vadītājs ieteica man pievienoties haimojam. Tāpēc es ēdu to haimojumu un pēc tā ēšanas es saņēmu ļoti daudz palīdzības. Kāpēc mūsu ģimene neuzlabojas? Kas ir iemesls? Šīs domas dēļ es sāku meklēt un lasīt grāmatas.
Esmu izlasījis tiešām daudz grāmatu un centos dzīvot tā, kā tajās bija rakstīts, bet es vienkārši nespēju tā dzīvot. Tāpēc pēc 2 mēnešiem es vienkārši izmētāju to grāmatu. Es devos uz semināru, bet priekšsēdētājs teica, pilnīgi pretējas lietas nekā grāmatā. Klausoties šī priekšsēdētāja vārdos, man radās pārliecība, ka, ja es dzīvošu tā, kā viņš teica, es arī varēšu dzīvot tādu pašu dzīvi. Tāpēc es uzrakstīju šo dzīves scenāriju un sajūta, ka tas varētu piepildīties, mani patiešām ļoti uzbudināja. Tāpēc es nespēju aizmigt un līdz rītām. Vienā piegājienā to uzrakstīju. Pātrinājuma reakcija. Ko tu? Vēl beri. Es atradu un rūpīgi noskatījos prezidenta Parkhangila video. Pēc tam, kad dzirdēju par produktu, izcilību un citām lietām, sapratu, ka, ja tā turpinās, ilgtermiņā tas varētu būt iespējams. Jāteic, ka mana dzīve ir ļoti mainījusies kopš Atomi iepazīšanas. Redzot, kā es dzīvoju ļoti aktīvu dzīvi un saņemu atzinību no daudziem cilvēkiem, man tas šķiet ļoti skaisti. Daudzi cilvēki raksta par to, ko viņi neskaidri vēlas. Tomēr dzīves scenārijs ir jāuzraksta ļoti konkrēti. Dažus gadus, kad ko es braucu ar automašīnu, simetrijas, ar manuālo, pārnes un kārbu. Tomēr 2010. gadā es nopirkšu 105, 3000000 vonu, 2015. plānoju Genesis, 8000000 vonu, 2025. plānoju Mercedes-Benz klases 1600000 vonu. Sāku Atomi biznesu, pārgāju uz Genesis. Pagājušajā gadā es iegādājos Volvo 90 automašīnu. Tajā laikā mēs dzīvojām 20 un 26 kvadrātmetru dzīvokļos ar īri, bet es plānoju 2013 pārcelties uz 30 kvadrātmetru dzīvokli un 2015 es pārcelšos uz 40 kvadrātmetru dzīvokli. Un visbeidzot 2023. gadā es plānoju iegādāties lauku māju uz zemes 200 pīrāgiem ar būvplatību 60 pīrāgi. Pirms 2 gadiem, 2019. gadā, mēs nopirkām lauku māju un, dzīvojot tajā, man radās domas par dzīves scenāriju. Mūsu māja atrodas uz zemes 200 pjong un tās būvplatība ir ap 60 pjong, tāpēc man tiešām bija šoks. Dēļ vairogdziedzera vēža es regulāri reizi 6 mēnešos dodos uz slimnīcu uz pārbaudi. Veicot asins analīzes, man teica, ka vēža rādītāji, aknu rādītāji un diabēts ir pilnīgi tīri. Tāpēc vēzis ir gandrīz pilnībā izārstēts un es jūtos ļoti vesels. Tomēr man ir kaut kas, ko es patiešām visvairāk ienīstu, un tas ir sports. Nesen esmu sācis nodarboties ar sportu. Es sāku nodarboties ar jogu un pilatesu, un tagad es 1 dienu nedēļā veltu jogai, bet 2 pilatesam. Tādējādi esmu uzlabojis savu fizisko sagatavotību un veselību. Es patiesībā reti raudu. Bet, kad mans dēls devās studēt ārzemēs, un es viņu atstāju lidostā, asaras man sāka plūst. Un tajā vakarā, kad atgriezos mājās, es tiešām raudāju, skatoties uz mūsu bērnu augšanas albumu. Es strādāju kopš mūsu otrā bērna 8 mēnešu vecuma, bet patiesībā es viņam neko neesmu devis. Es patiešām atstāju šo bērnu skolai un mācību centram un nekad neesmu tieši audzinājis šo bērnu, bet redzot, cik labi viņš ir izaudzis, man ir patiešām pateicīgi. Un es tiešām jutos pateicīgs, ka varēju sniegt stabilu atbalstu tam bērnam, kurš vēlējās mācīties Amerikā.
Es uzskatu, ka tas, ka atomi man palīdzēja, lai mans bērns varētu mācīties to, ko viņš vēlas, ir viens no vislielākajiem sasniegumiem šajā dzīves scenārijā. Es turpināšu strādāt atomi biznesā, jo esmu sasniedzis savus mērķus, izmantojot šo dzīves scenāriju, un daudzi partneri šobrīd turpina strādāt, lai sasniegtu savus mērķus un dzīvotu dzīvi, kādu vēlas, tāpēc es arī vēlos būt viņiem. Uzticams atbalsts un palīdzēt viņiem. Tā kā esmu to pieredzējis un pats to visu sasniedzis, es varu patiesi pievērsties arī partneriem. Tāpēc esmu pārliecināts, ka tāpat kā es esmu īstenojis savu dzīves scenāriju, arī daudzi citi varēs to izdarīt, izmantojot savus dzīves scenārijus. Manā skatījumā dzīves scenārijs ir dzinējspēks, kas liek man mīlēt sevi.